Un otrs ir tā saucamā geju kultūra. Es tomēr to likšu pēdiņās. Homoseksuālisms tā ir zināma tieksme pret sava dzimuma personu. Un šī tieksme objektīvi pastāv, tā ir pastāvējusi visos laikos un droši vien būs līdz pasaules beigām. Un ir bijuši homoseksuāli cilvēki visos laikos. Bet tur ir savi cēloņi, par kuriem arī zinātnieki vēl šobrīd strīdās, un tur pagaidām attiecībā uz ģenētiskajiem cēloņiem tas nav pierādīts. Tur ir pētījumi bijuši, bet tas nav pierādīts. Bieži vien tas ir saistīts ar to, ka ir agrīnā bērnībā vai jaunībā kāds ir ticis izvarots, teiksim, pavedināts, un tad rodas šī tendence. Tālāk ir, piemēram, valdonīga vai tāda pāraprūpējoša māte un vājš tēvs, kurš patiesībā nepilda tēva funkciju, un tas rada šīs perturbācijas tā bērna psihē, un līdz ar to viņam rodas šīs tendences. Es ļoti atvainojos, es varētu godīgi pateikt, ka man nav bijis neviens no šīm noskaitītajiem jūsu, teiksim... Jā, pēc tam varbūt arī agrīna saskarsme ar seksa, teiksim, pieredzi, kas ir tāda ļoti intensīvā veidā ar pornogrāfiju vai arī tas nav mans gadījums noteikti. Jā, to variantu ir ļoti daudz. Vai arī ir tā saucamā geju kultūras vide, kad viss tas konteksts, visa tā vide, kurā tu dzīvo, tevi tā kā pamazām pastumj tai virzienā, ka tas ir normāli, vispār ņem un pamēģini un nekas nenotiks. Teiksim, tie cēloņi, kas var novest pie homoseksuālisma kā tendences, un šī tendence pati par sevi viņa nav morāli, tur vēl nav morāla ļaunuma iekšā, jo vienkārši tendence, mēs to varam saukt arī par kārdinājumu, vai ne? Un tikmēr, kamēr cilvēks, teiksim, ir ar šo tendenci un nesekotāji, tad no kristīgā viedokļa viņš vēl nav pārkāpis, teiksim, to labā un ļaunā robežu. Un varbūt arī tā, un tas arī vienmēr ir bijis, ka cilvēks nespēja noturēties pretī šai tendencei, un viņš veic šīs darbības. Tad mēs to saucam par to, ka viņš grēko, ka tā ir morāla nesakārtotība, bet tikmēr, kamēr viņš nemēģina to pasludināt par kaut ko normālu un nemēģina uzspiest citiem to, tikmēr mēs arī pret viņu, kā saka, cilvēks, daudz kas notiek, vai ne? Galu galā visi cilvēki grēko, kā saka, svētie raksti tā saka, visi mēs esam grēkojuši un mums pietrūks dievišķās godības. Stankevičs kungs, tad tie, kas iet šai gājienā un viņu atbalstītāji, kas saka, mēs cīnāmies par cilvēku tiesībām. Un lūk, tagad te ir tas otrais moments, bet tad, ja cilvēks, kurš piekāpies šai tendencei, un tagad viņš sāk apgalvot, ka tas ir normāli, un mēģina arī citiem uzspiest šo viedokli, tad sākas ļoti nopietna morāla nesakārtotība. No kristīgā viedokļa tas ir smags grēks, un patiesībā tas ne tikai no kristīgā viedokļa, jo ne visi ir kristieši un ne visi ir, ne visi pieturās pie kristīgās morāles. Priekš kristiešiem tur, var teikt, viss ir skaidrs, vai ne? Bet tas ir arī pretrunā ar, ja mēs runājam, teiksim, par ekoloģiju, ka daba ir savi likumi, ja tu tos neievēro, tad daba saiet grīstē un cilvēka organismā, cilvēka psihē un cilvēka sabiedrībā arī ir savas likumsakarības, un ja tu nostrādā pret tām, tad gan cilvēks pats sabrūk, un, teiksim, homoseksuālām personām statistika rāda mūža ilgums ir 20 gadus īsāks. Dosim Stankevičs kungs atbildi. Ciganovičs kungs arī pēc tam jūs varēsiet turpināt. Un tad ir vienkārši sabiedrība sāk sabrukt. Respektīvi tad, ja mēs uzspiežam šo modeli visiem, mēs pārkāpjam cilvēka personas un cilvēciskās sabiedrības ekoloģiju,
un zaļējam zaru, uz kura mēs sēžam. Paldies, Tur ir tā Cipruņš. Es gribētu tomēr atbildēt pirmkārt par pētījumiem, ko jūs citējāt, jo, nu, piemēram, jūs pieminējāt Freida teikto, kas bija ļoti teoretisks apgalvojums par tiem nevarīgiem tēviem un valdonīgām mātēm, ko pētniecība noliedza, jo tad, kad tika veikti pētījumi, izrādījās, ka jā, nu, viņš savā teorijā to bija izdomājis, bet viņš, diemžēl, pētījumus neveica. Un tad, kad pētnieki veica ar zinātniskām metodēm pētījumus, tad izrādījās, ka tas ir mīts. Un man ir ļoti žēl, ka ļoti daudzi apgalvojumi, kas izskan, balstās tiešām uz mītiem. Uz mītiem, uz stereotipiem un aizspriedumiem. Piemēram, arī apgalvojums par to, ka cilvēki, kuri aug tā saucamajā geju kultūrā, kā jūs arī teicāt, ka viņiem ir tendence tā kā biežāk kļūt homoseksuāliem, ir ļoti liela pētniecība uz šo brīdi par bērniem, kuri ir audzināti ģimenēs, kuri aug ģimenēs ar viendzimuma vecākiem, kuri ļoti uzskatāmi un visās valstīs parāda, ka homoseksuālo bērnu daudzums ir tāds pats kā daudzums, kas aug heteroseksuālajās ģimenēs. Bet man ir ļoti žēl, ka redziet, kas notiek. Ka notiek tā, ka tāda slepšanās, neredzamība noved pie tā, ka mīti turpina eksistēt. Ja mēs ejam gājienā, tad pirmā lieta, ko sabiedrība no tā gūst, ir redzamība. Jo viena lieta ir, protams, kad neredzot mūs, jūs varat tā kā runāt, jā, viņi ir kaut kādi tā kā zvēri, gandrīz no zoodārza, kuri apdraud sabiedrību. Paskatieties uz manīm, pasakiet man acīs, vai es kādu apdraudu no jums. Kādā veidā, ko es jums propagandēju? Vai es propagandēju tagad mežģīnes un visi izējot ārā tagad skries uz veikalu pirkt mežģīnes? Vai es propagandēju būt sieviete un visi vīrieši tagad apsvers iespēju tā kā, nu, tūlīt pat mainīt dzimumu? Man tā neliekas, nu, tas būtu tā kā jocīgi. Un vēl viena lieta, ar ko es tā kā pabeigšu par gājienu, ja mēs sākam par to runāt, kāpēc, tad man liekas, tā ir vēl viena ļoti būtiska lieta, ka tiešām, nu, tā kā cilvēki, ja jūs paskatāties uz mums, nu, tādām atvērtām acīm, nevis caur bailēm, jo caur bailēm mēs redzam bailes, mēs jau nesaskatām cilvēkus, tad varbūt jūs arī redzēsiet ko vairāk nekā tas, kam jūs ticat. Paldies, Šmitkungs, piebildi. Jā, maz vien piebildi attiecībā par Luterisko baznīcu. Luteriskā baznīca 96. gadā pieņēma rezolūciju, kurā skaidri un gaiši norādīts, ka baznīca nenosoda homoseksuālās tieksmes, ja vien cilvēks neizpauž viņas ārēji vārdos, domās un darbos konkrētā rīcībā. Un redzēt pārmest baznīcai to, ka baznīca iestājas uz gadsimtu ilgiem pārbaudītām vērtībām, ir patiesībā jums jāsaprot ir viena lieta, ja ir atklāts dialogs, tad tolerance pret grēku ir patiesībā savu ticības normu nodošana. Baznīca vienmēr iestāsies, viņa mīlēs grēcinieku, bet viņa vienmēr iestāsies pret grēku publisku propagandu. Vēl jau vairāk šajā gadījumā, kā jūs to mēģiniet darīt, par viņa legalizēšanu likuma spēku. Mēs par legalizēšanu ar likuma spēku runāsim tieši pēc reklāmas pauzes par vienzimumu partneru attiecībām. Kas ar tām notiks Latvijā pēc reklāmas pauzes? Ainai ir 8 auģu bērni. Lai Dievs dod, ka būtu vairāk tādu sauču ģimenes.